Ko Elringai jau ir noslēdzies, dažas pavisam īsas pārdomas. Kopumā jau jāatzīst, ka viss ir pozitīvi tādā ziņā to, ka šis noteikti nav viegls laiks, kad doties uz biržu. To mēs arī redzam pēc tā, cik ir kopā aktivitāte, cik uzņēmumi dodās uz biržu. Tad ir ļoti maz, lai neteiktu to, ka to gandrīz nemaz nav vispār. Attiecīgi izpildīt plānu un piesaistīt kapitālu tādā apmērā, kā bija plānots, tas ir, manuprāt, ļoti labs rezultāts. Jā, protams, pieprasījums nav tik liels, lai varētu uzņēmums nocenot šo piedāvājumu maksimālajā cenā. Arī pieprasījums nebija vairākas reizes lielāks nekā piedāvājums. Attiecīgi tur baigi straujo cenas kāpumu, nezinu, pirmajās dienās es negaidītu. Ja? Es, protams, neņemšos spekulēt, dzīvosim, redzēsim, gaidīsim nākamajā, kad uzsāksies tirdzniecība. Bet pozitīvi tas, ka tas ir izdevies, tas ir labs signāls arī nākamajiem, kuri dosies uz biržu, to, ka izdarāms tas ir.